Atkal viss ir skaidrs. Tas ir saglabāts diezgan autentiski. Parkets, viss tā smuki. Galvenais viss ir labi uzturēts, ieklopts, iztīrīts, izvākts. Liela lieta, kas ir izdarīta, ir nomainīti visi logi un ārdurvis. Pasties, tā kā diezgan moderni, līdz zemei, līdz grīdai. Un tie smuki 3 slāņu pakašu logi. Man šķiet diezgan gaumīgi arī tas tonis, atjaunojot visu pārējo, ļoti labi iedarēsies interjerā. Nāc uz viesistabu, tad noejam iekšā. Te nu mēs esam viesistabā. Ir tā kā attīrīts, novākts sienas, principā sagatavots remontam. Noslīpē grīdu, nošpaktelē sienas, nokrāso un uztais pa savam skaties. Un ar skatu milzīgi panorāmu uz pagalmu un izēju uz dārzu. No tejienes tu vari nokļūt principā uz jebkuru vietu mājā. Galvenais pulcēšanas spots, jā? Tieši tā. Nāc augšā, parādīšu vēl vienu stūrīti, kurš man ļoti patīk. Skaists koku trepīts, dabiskā gaisma. Nāc nostājies, tad tu arī atkal skats uz pagalmu, uz krēsliem. Pasties, ko te mēs lasām? Es ticu zemnieka gribai gan dēstīt, gan izaudzēt, un viņa stipram sapnim no jauna atkal sēt. Brīnišķīgi. Atkal viss ir skaidrs. Kā diena? Balkons. Kur mēs esam? Grobiņā vai robežniekos? Nu, tas ir tiešām labs jautājums robežnieku iedzīvotājiem. Vai jūs sevi uzskatāt par grobiņniekiem, vai tomēr atdalat un esat robežnieku iedzīvotāji? Interesanti. Jā. Paldies!